Labvakar, dārgie draugi! Sākam kārtējo pārskatu par karu Ukrainā. Šodien pastāstīšu arī par pāris detaļām par notikumiem brīvdienās, kuras es nepastāstīju iepriekšējā pirmdienas raidījumā. Bet galvenā tēma šodien būs stāsts par tanku bruņurupuci, kurš tad izskatās šādi te. Izskatās šausmīgi un briesmīgi, bet kā tad šis tanks tika izveidots, kā tas darbojās un kā šis stāsts beidzās, tad šodien arī pastāstīšu. Sākam ar pirmdienas raidījumā izlaistām detaļām, un tad šī ir iepriekšējās nedēļas bilde pa zonām. Tad šajā nedēļā vienīgā izmaiņa bija Krievijas armija izdevās ieņemt Ivaņivski, un ja mēs paskatāmies detaļas par pagājušo nedēļu, tad klāt ir nācis Časif Jar, kas stājies vietā Ivaņivski, un Krievijas armija izdevās dabūt savu placdarmu Novakaļinava. Šodien es maisīšu iepriekšējo dienu un vakardienas ziņas un tad iepriekšējās nedēļas beigas ziņas, bet cerēšu, ka jums tiksiet skaidrībā ar tām. Un tad tas ir par pagājušo dienu, un te man jāskatā, ka Krievijas informatīvā karā jau ir ķērusies klāt pie sliktākajiem Padomju Savienības padomju laika paraugiem informatīvajā karā, un šeit ir parādījusies ziņa, ka Hunters Baidens un ar viņu saistītās, Hunters Baidens ir ASV prezidenta Josefa Baidena dēls, un tad tiek parādījies informācija, ka Ukrainas kompānija, kas ar viņu ir saistīta, tad sponsorēja un tika izmantota teroristisko aktu veikšanai Krievijas teritorijā. Absolūti skaidrs, ka tam nav absolūti nekāda pamata, un viss tas ir pilnīgi Krievijas informatīvo resoru izdomājums, un skaidrs, ka šī ziņa ir falša ziņa, tas ir fakes. Par apšaudēm mēs nepastāstīju jums par kopsavilkumu par Ukrainas dronu uzbrukumiem Engelsas, Marozovskas un Jēskas lidlaukiem. Un tad šodien pastāstīšu arī par to, un tad tas uzbrukums, kas notika pagājušajā nedēļas nogalē, vismasīvākais Ukraiņu dronu uzbrukums, un te mēs redzam vairāki dronu lidojumu maršruti, un te bija uzbrukumi Kurskam, tālāk droni uzbruka Varoņežam, vēl viens maršruts atsevišķi uz Kursku, viens tieši uzbrukums Belgaradai un tālāk uzbrukums uz Varoņežu, un te viens vai pāris droni apmaldījās virzienā uz Saratavu pie Eņģeļas lidostas. Uzbrukums Jēskas lidlaukam un arī citiem objektiem šeit, un tad galvenais mērķis bija Marozovsks, protams, un te mēs redzam bija 3 uzbrukumi no rietumiem, no dienvidiem, un, kas ir visinteresantākais, iztaisot šādu cilpu arī no austrumiem. Diemžēl rezultāti nav tādi, kādus mēs gaidījām, un tad sākam ar Marozovskas lidlauku, tad šeit ir tie galvenās vietas, kur tad bija plānots uzbrukt, un tad šī ir tā vieta, kur mēs pat redzējām sprādzienus, kuri bija geolocēti, kad tie notika šeit. Tad nozīmē, ka galvenais uzbrukums bija šī te lidmašīnu stāvvietai, un ja pirmā informācija, kas bija atnākusi, bija pagalam šausmīga un neskatāma, vienīgais, ko varēja saskatīt, tad A1 zonā tā būtiska atšķirība ir tāda, ka šeit nav lidmašīnu. Kas nozīmē, ka Krievija izvēlējās tādu aizsardzības metodi, kad viņi saprata, ka visus dronus viņi noteikti nevarēs, un tie vienalga nodarīs bojājumus gan lidlaukam, gan lidmašīnām. Viņi vienkārši pacēla gaisā visas lidmašīnas, un pēc tam, kad dronu uzbrukums beidzās, lidmašīnas atpakaļ nosēdās lidlaukā. Tātad kādas izmaiņas tad notika? Jā, patiešām šeit ir bojājumi, un ja mēs paskatāmies to detalizētāk, tad uzbrukts tika šīm te 2 lidmašīnām, un ko mēs varam pateikt? Pirmkārt, te mēs varam pateikt, ka te ir pēdas no triecieniem, un ka kaut kas iespējams ir dedzis, vai tā ir izplūdusi eļļa. Bet reāli, ja mēs paskatāmies, vai lidmašīnas ir bojētas, ja mēs paskatāmies uz otro lidmašīnu, tad šeit mēs redzam, ka
tās pozīcija ir mainījusies, kas nozīmē, ka šī lidmašīna bija pacēlusies gaisā un atpakaļ pēc tam nolaidusies uz vietas. Par pirmo lidmašīnu mēs gan neko tādu pateikt nevaram. Nav nekādu faktu, ka mēs varētu apstiprināt, ka tā ir cēlusies gaisā, bet mēs neredzam neko tādu, kas mums varētu pateikt to, ka lidmašīna reāli ir bojāta. Vienkārši tādas informācijas mums nav. Virzamies tālāk. Engelsa 2 šeit teorētiski trāpījums varētu būt tikai šajā te zonā, jo nekur citur uzbrukumu pēdas mēs neredzam. Un te uzbrukuma brīdī atradās bumbvedējs Tu-95 un tika ziņots par to, ka šis te plankums iespējams ir eļļas vai iztecējušās degvielas apstiprinājums, bet ja mēs paskatāmies to pašu vietu 20. martā, tad šeit stāv cita lidmašīna Tu-160, bet mēs redzam to pašu plankumu. Kas teorētiski nozīmē, ka visdrīzāk tas plankums atradās šeit jau sen, un, diemžēl, nekādu būtisku bojājumu lidlaukam un lidmašīnām mēs neredzam. Jā, un ja mēs paskatāmies arī lidmašīnām, visas lidmašīnas, kuras toreiz bija lidlaukā, visas ir bez jebkādām bojājumu pazīmēm, un pat tā lidmašīna, kura tiek izmantota rezerves daļām, kuru kanibalizē, arī viņai mēs neredzam nekādas izmaiņas. Tagad Jeiskā gan mēs redzam trāpījums notika šeit, un tad teorētiski tika runāts, ka bojāta ir šīs divas lidmašīnas, un sākotnējais ziņojums bija par 2 Su-25 lidmašīnām. Tomēr, ja mēs paskatāmies tuvāk, sākam ar šo te lidmašīnu, te ir absolūti skaidrs, ka lidmašīna ir bojāta, viņai ir norauts kreisais spārns, daļa no kreisā spārna. Bet, ja mēs paskatāmies uz šo lidmašīnu kā tādu, viņa gan pēc sava izmēra, gan arī par konfigurācijas neatbilst Su-25 lidmašīnai, un tā ir Beriev B-200 lidmašīna, kas ir amfībija lidmašīna, kas ir domāta ugunsgrēku dzēšanai. Kādu reizi, kad būs laiks, pastāstīšu, ko tā dara, bet jebkurā gadījumā tā nav Su-25. Arī apstiprināt kaut kādus bojājumus šitai lidmašīnai, kas atrodas šajā vietā, diemžēl mēs nevaram. Kas nozīmē, ka kopsumā ir jāsaka tā, ka tas, ko mēs sagaidījām no šo dronu uzbrukuma, bija stipri pārspīlēts, jo mums nav nekādu tādu būtisku faktu, kuru tad apstiprinātu lidmašīnu zaudējumu, diemžēl izņemot tikai šo te vienu lidmašīnu. Apšaudes nedēļas nogalē ir jāatzīmē 4 faktus, 4 vietas. Pirmā ir vairāki uzbrukumi Motorsiču fabrikai Zaporižie. Tā ir viena no rūpnīca, kurā atjauno un remontē kaujas tehniku, tad vairāki uzbrukumi tai. Uzbrukums Novodeska 330 sadales stacijai, tātad uzbrukums elektrības un enerģētikas tīklam, un 2 ārpus normālās situācijas uzbrukumi. Pirmais ir drons, kas ir ielidojis Piedņestrā, un te uzreiz sanāca tā, ka abas divas puses vainoja viena otru, kurš tad veica šo te uzbrukumu, bet te ir jāsaka tā, ka drons nekādas būtiskās kaitējuma nav nodarījis. Un otrs uzbrukums ir Energodarā. Energodarā jūs atceraties, ka atrodas kodola elektrostacija, un tad te mēs redzam šī drona atlūzas, un tad pēc tās informācijas, kur tad tas drons ietriecās, tas ir kaut kur šeit starp 5. un 6. bloku. Arī, protams, jūs saprotat, ka ar tādu maziņu dronu vispār nekādu kaitējumu kodola elektrostacijai jūs nodarīt nevarat. Bet, un arī šeit tad mēs noteikti neuzzināsim, kurai tad pusē šis drons ir piederējis, jo nav nekādu faktoru, kuri tad varēja apstiprināt piederību vienai vai otrai pusē, un kā parasti abas divas puses vaino viena otru. Šeit gan ir jāsaka tā, ka uzbrukumus kodola energoobjektiem noteikti nevajadzētu veikt arī Ukrainas pusē, jo tas neko pozitīvu Ukrainas pusē nedos, bet tikai satracinās starptautisko sabiedrību un tad iespējams mazinās potenciālo atbalstu, ko varētu dot viņiem
rietumu valstis, kā arī citas pasaules valstis. Tāpēc, cerēsim, ka šis ir tikai vienreizējais incidents, kuram nav nekādu tālākajošo seku. Atgriežamies iepriekšējā dienā, tad šeit bija vairāki uzbrukumi. Tad pirmais ir Zaporožie. Te ir uzbrukts, Krievija uzbruka vienam objektam, kur, kā viņi apgalvo, tiek remontēti droni vai izgatavoti droni. Mēs nevaram pateikt droši, kas tur notika, bet objekts ir iznīcināts, kā arī uzbrukts S-300 kompleksam, kas atradās virzienā Melitopoļ-Kryvyi Rih. Un arī šeit mēs, diemžēl, redzam, ka viena sistēma tika zaudēta. Tāpat tika uzbrukums siltumelektrostācijā Poltavā un atkal tika uzbrukts gāzes objektam Strijā. Bet, kā mēs atceramies, tas ir diezgan dziļi zem zemes atrodas šis objekts, un tur arī nav nekādas ziņas par bojājumiem, bet jebkurā gadījumā viņi visdrīzāk ir minimāli. Ja mēs paskatāmies par ziņojumu par uzbrukumiem, jā, mums ir informācija par droniem, bet mums nav informācijas par raķetēm. Tā kā mēs redzam, ka tomēr trāpījumi pa teritoriju bija, kas nozīmē, ka Krievijas puse izmantoja arī raķetes. Melnajā jūrā ir klusums, tāpat nav nekādas informācijas no Hersonas virziena, toties tālāk iet karsti. Zaporožie. Te turpinās kaujas pie Rabotiņa-Verbavka rajonā, kā arī pie Novomihailovkas, un arī parādījās informācija par to, ka Krievija uzsāk uzbrukumu Uražaina Staramajorske. Bet šeit, ja mēs paskatāmies, nekādas izmaiņas situācijā un tad frontes līnija nav ne Rabotiņa virzienā, ne Novomihailovkas virzienā. Kaut vai Novomihailovkā kaujas ir ļoti smagas. Avdijevkas virziens šeit, diemžēl, viss nav tik pozitīvi. Vienīgā labā ziņa ir tāda, ka uzbrukums Novokalinovai, kur Krievijas armija izdevās pavirzīties uz priekšu, gan brīvdienās, gan arī aizvakar. Tad vakar Ukraiņa ar aktīvām pretdarbībām šo uzbrukumu ir it kā iekapsulējuši. Tomēr, diemžēl, gan Bierdiči, gan Simjonovskā, gan Umaņskī tīpaši slikti, ka ir zaudēta šī pozīcija. Un arī Krievija ir izdevies pilnībā okupēt Pirvamaiski, un, diemžēl, arī Krasnogorivkā šeit viņiem ir panākumi. Tātad tagad ātri visu detaļās. Pirmais sākam ar Pirvamaiski. Šeit šī teritorija ir ieņemta. To apstiprina Krievijas karoks pilsētas ziemeļrietumu daļā, bet visdrīzāk ir tā, ka nevis Ukraiņi tikai izsisti no šīm pozīcijām, bet viņi paši atkāpās, jo bija jau skaidrs, ka noturēt savas pozīcijas šeit, kad pretinieks praktiski jūs ir aplencis, nav prāta darbs, tāpēc kaujas, diemžēl, tagad turpināsies Ņitailava. Kopējais virziens, tad šeit mēs redzam gan Bierdiči, gan Simjonovkā virzība uz priekšu Krievijas armija, un, diemžēl, ir vislielākais zaudējums ir uzbrukums Umaņski un Ņitailava un šīs te pozīcijas ieņemšana. Tad, jā, tad detaļās Bierdiči, Bierdiči, diemžēl, ir jāsaka tā, ka praktiski ir ieņemti. Vienīgās divas vietas, kuras ir palikušas, tās ir Ukraiņu pozīcijas šeit. Un tagad jāsaka šī teritorija, kura mums visu laiku atradās pelēkajā zonā, tāpēc, ka mēs nevaram ne apstiprināt, ne noliegt Krievijas armijas virzību šeit uz priekšu, tad pieņemsim, ka vismaz pagaidām šo zonu kontrolē Ukrainas armija. Turpinās arī virzība uz priekšu Simēņivkā. Šeit Krievijas armija aizgāja vienu kvartālu uz priekšu, ieņēma nākošo ielu. Bet, kas ir interesanti, mēs neredzam uzbrukumus šīm te divām Ukrainas armijas pozīcijām, kurām, teorētiski vajadzētu būtiski traucēt Krievijas armijas virzību uz priekšu šeit. Tagad Umaņski virziens šeit, kā es jau teicu, ir ļoti būtisks izrāviens Krievijas armijai, un tad viņiem izdevās ieņemt šo te pozīciju, lielāko daļu šīs te pozīcijas, un tad, situācija šeit ir būtiski pasliktinājusies. Brīvdienās Krievijas armija uzbruka šitam tiltam, un tilts ir iznīcināts, un tam gan ir būtiska nozīme, un, lai to saprastu, es jums parādīšu geogrāfisko situāciju šeit. Tad šis ir tas tilts, kas tika iznīcināts, un tad kā Ukrainas armija ir izveidojusi savas aizsardzības pozīcijas šeit. Tā ir dienvidu daļa no Umaņski,
Ukraiņiem ir pozīcija Jasnabrodivkā, un tagad mēs jau zinām, ka, diemžēl, kauja ir atnākusi pie Ņitailave. Un viena no atslēgu pozīcijām šeit pa vidu bija šī te pozīcija šeit. Diemžēl tagad situācija ir tāda, ka Krievijas armija ir ieņēmusi šo te pozīciju, un tagad jau uzbruk Ņitailave. Kas notiks ar šīm te divām pozīcijām? Nekas labs, diemžēl, jo šis te tilts bija galvenais apgādes punkts un vienīgais praktiski apgādes punkts, apgādes ceļš Umaņski dienvidiem un Jasnabrodivkai, jo Jasnabrodivka ir ar ceļiem savienota ar Umaņski un ar Ņitailave. Bet kā mēs saprotam, ja Krievijas armija atrodas šeit, tad šis te ceļš jau ir zems Krievijas apšaudes, un šis ceļš nav izmantojams, jo viņa nav šeit, ir uzspridzināts tilts. Kas nozīmē, ka principā, diemžēl, tiltu atjaunot uzreiz neizdosies. Var kaut kādu laiku apgādāt šīs divas pozīcijas, izmantojot šo te ceļu, bet ja šī pozīcija ir kritusi, tas principā ir bezjēdzīgi. Diemžēl tas nozīmē, ka gan Dienvidu Umaņski, gan Jasnabrodivkai ir pēc iespējas ātri. Un tad kāpēc nevar apgādāt šeit? Tāpēc, ka šeit nav vienkārši neviena ceļa. Tā infrastruktūra uzbūvēta tāda, lai savienotu Jasnabrodivku tikai no austrumiem. Un, diemžēl, tad vienīgais risinājums šeit ir atkāpties uz šeieni un veidot aizsardzību uz pozīciju šeit, kas ir ļoti izdevīga, un tad mēģināt noturēt pretinieku pie Ņitailevke un Ņitailave un Ņitailivskais, kā viņa tas saucās pareizi, Ņitailevskais īsāk sakot, viens no tādiem industriāliem objektiem, kas atrodas Ņitailave ziemeļos. Šeit situācija arī ir būtiski pasliktinājusies, un tad Ukrainas armija ir jāpieņem lēmumus, kā tālāk cīnīties šajā virzienā. Tagad mēs nonākam pie Krasnogorivkas, un te ir interesanti, diemžēl tā situācija ir tāda, to, ko mēs zinājām. Mēs zinājām, ka Krievijas armija bija aizvirzījusies uz priekšu un izsēdinājusi savus kaujiniekus šeit. Mēs nezinājām, vai viņiem izdevās to kaut ko te ieņemt un noturēt šīs pozīcijas vai nē, bet, diemžēl, tā nav vienīgā sliktā ziņa. Viņiem to izdevās izdarīt vēl divās vietās, šeit un šeit. Un tad ja par šito vietu mēs zinām, jo te bija tā tehnika vienība, kas gāja uz priekšu, un tās ir tās 6 mašīnas, viena daļa no viņiem turpina aiziet uz priekšu, un tās ir tās, kuras atnāca uz šeieni, un tad otra šķērsoja dzelzceļa līniju, un tās ir tā tehnika, kas atnāca uz šeieni. Bet, ja mēs paskatāmies tālāko video, sākotnēji tas nebija redzams, tad tā tehnika, kas gāja taisni, kur viņa virzās taisni, mēs redzam, ka šeit vēl ir viena tehnika, un ja mēs paskatāmies to šeit, kur vēl šī tehnika virzās uz priekšu. Tā ir 3. kolonna, kura piedalījās šajā uzbrukumā, un tā 3. kolonna virzījās šeit, un tā bija tieši tā, kura tad arī nogādāja kainiekus uz šeieni Krievijas armijas un izsēdina viņus šeit. Kas ir zināms par to uz šo brīdi? Uz šo brīdi, diemžēl, mēs zinām, ka Krievijas armijai izdevās ieņemt un nocietināties šeit, un tad, attiecīgi, noturēt šīs te pozīcijas. Un tas, kas zināms šeit, viņi ir iegājuši pilsētiņas austrumos, Vatucina ielā, un tad viņi kā minimums kontrolē šitās te 6 ēkas Vatucina ielā, un tad, attiecīgi, viņi mēģina virzīties gan uz priekšu, gan tad izplēsties visos te virzienos. Un tad sākotnējais viņu mērķis būs iziet līdz Geologičnai ielai, tad ieņemt pozīciju šeit, un tad ieņemt šo te objektu, tas ir objekts šitien te pa vidu, ko tagad apsargā un notur Ukrainas armija. Un, ja izrādīsies arī apstiprināsies Krievijas armijas izsēšanos un placdarma ieņemšanu šeit, tad ir skaidrs, ka situācija vienībai, kas atrodas šeit, ir diezgan čābīga. Un te mēs nonākam pie mūsu bruņurupuču tanka. Tas, ko mēs laikam daudzi no jums ir redzējuši šo fotografiju un šo te video, un izskatās jau šausmīgi briesmīgi. Un, ko pie velna jūs varat panākt ar šādu te tanku. Vēl jau vairāk, ja jūs uzlikāt viņam virsū tādas bruņas, skaidrs, ka lielgabals tankam nevarēs kustēties. Viņš tikai varēs šaut uz priekšu ar nelielo sektoru, ko viņš varētu apšaudīt. Un tad ir apšaubāmas vispār tas jautājums un koncepts par šīm te papildus bruņām.
Nu, un tikai mēs redzējām šo video, pēc uzbrukuma mēs uzreiz redzējām arī šo te video, kur mēs redzam to pašu tanku, un te viņu parāda mums, kāds viņš patiesībā ir, viņam ir aizsardzība no augšas. Mēs redzam šito te malu šeit, ka viņam ir izveidotas bruņas gan šeit, un te mēs redzam 1 un 2, un to pašu mēs redzam no aizmuguri, un papildus aizsardzība no aizmuguras. Izskatās šausmīgas, briesmīgais monstrs, kuram vispār nekādas jēgas un kāda vēl pēc vispār bojāt tanku ar šādām te bruņām bija vajadzīgs, nav saprotams. Jo, ja mēs paskatāmies uz šito tehniku, es ātri padomāju, kur es kaut ko tādu redzēju, tas ir Otrais pasaules karš, vai nu tas ir Padomju Savienības ISU-152, vai nu vācu Stig 3. Bet kad mēs sākām skatīties detalizētāk un dabūt vairāk informācijas par šo te monstru, izrādījās, ka viss nav tik stulbi, kā izskatās. Un tad pirmā informācija pienāca tāda, kāpēc tieši šis tanks tika izmantots šim mērķim. Tāpēc, ka tanks jau bija bojāts un viņa tornis tāpat vien grozījās tikai nedaudz tehniska bojājuma dēļ frontālajā leņķī. Kas nozīmē pilnā apjomā izmantot to kā tanku, vienalga nebija iespējams. Un, ja mēs paskatāmies uz to fotogrāfiju, šito te fotogrāfiju pietuvinot, to, ko mēs šeit redzam, šeit tralēšanas sistēmu, kur ir piestiprināta šim te tankam, kas nozīmē, ka šis ir ar papildus bruņām aprīkotais tanks, kas ir pārveidots par inženieru tanku. Un tā ir tā mašīna, kura gāja visiem pa priekšu un tīrīja mīnu laukus, veidoja ejas mīnu laukos un ļāva tad Krievijas armijas tehnikas kolonnai tik bezkaunīgi uzbrukt vairākos virzienos un darboties visā te šajā te reģionā. Bet tas arī nav viss stāsts. Tātad pēc tam, kad tanks beidza savas operācijas pie Krasnogorivkas, viņš ir atkāpies uz Marīnku, uz to savu, laikam, bāzi, kur tas tika izveidots, angārā, kur arī tika uzfilmēti visi šitie video par tanku. Bet, kā jūs saprotat, video no Krievijas puses par viņu tankiem un ne tikai, skatāmies ne tikai mēs, par tos video skatās arī Ukrainas izlūkdienesti. Un, protams, saprotot, uzreiz nebija īpaši grūti atrast geolokāciju šīte vietai. Atceramies, tā ir Ukraina, viņi zina savu teritoriju ļoti labi. Un šī tanka vieta tika geolocēta ļoti, ļoti ātri, un kā tikai tas tika izdarīts, uz turieni atlidoja Himars. Rezultātā vairāk tāda tanka Krievijas armijai nav. Tā kā no vienas puses viņi veiksmīgi izmantoja šo monstru uzbrukumā, bet viņu plātīšanās un informācijas izlikšana atklātos avotos internetā noveda pie tā, ka šī tehnikas vienība priekš Krievijas armijas ir zaudēta. Kaujas Bahmutas virzienā, šeit mēs redzam vairākas lietas, tā turpinās kaujas pie Kurdzjumivkas un pie Klišejevkas, bet galvenais uzsvars ir Ivaņivskie un Časivjar. Jo izskatās tā, ka visdrīzāk kaujas par Bagdaņivke vai nu jau ir beigušās vai tūlīt beigsies. Un te ir viena interesanta informācija, kura nav šobrīd apstiprināta, ka Krievijas puse mēģina izlausties starp Kaliņivku un Časivjaru un tad iziet pie šīs te pārceltuvas un tad pie kanāla. Apstiprinājumu tādu nav, bet tāds nodoms, protams, no Krievijas armijas puses varētu būt. Un Časivjar vēl joprojām ir zem smagām apšaudēm, un te es paņēmu no viena analītiskā raidījuma, kur tad viņš, tā autors ļoti cītīgi uzliek visus triecienus un uzbrukumus. Te mēs redzam bumba, tā ir FAB planējošā bumba nomesta, un sprādziens, tas ir artilērijas vai raķešu sistēmas apšaude. Mēs redzam, tas ir apšaudes tikai vienā dienā. Situācija Časivjarā ir ļoti, ļoti smaga. Izmaiņas situācijā, tātad virzienā uz kanālu Bagdaņivka šeit izmaiņas nav, kā arī nekas netiek ziņots par kaut kādām izmaiņām šajā te mikrorajonā. Vienīgā izmaiņa, kura mums ir no Ivaņivskie, un te Krievijas armijai virzoties uz priekšu pa šo te pauguru,
viņiem tad izdevās pārņemt savā kontrolē arī šo te mežiņu. Nu jā, diemžēl te mēs redzam, ka Krievijas armija virzās uz priekšu, un tad turpmāk, saprotams, viņi virzīsies gan pa kalnu, gan automātiski, ja viņu flanks būs nodrošināts, sāksies virzīšanā arī pa ceļu. Jā, šis karš, kur daudzas lietas es nesaprotu, un viena no tādām nesaprotamām lietām notika Severskas virzienē. Šeit bija divas kaujas iepriekšējā dienā, viena pie Bielogorivkas un otra pie Vijimkas, virzienā uz Vijimku. Un par kauju pie Vijimkas mums ir video, kurš tad mums parāda, totāli idiotisko lietu, bet, kā izrādījās, šī idiotiskā lieta, diemžēl, nostrādāja. Ko mēs te redzam? Mēs te redzam divus motociklus, uz katra motocikla sēž pa divi karavīri, un tad viņi lielā ātrumā joņo uz priekšu. Kas sanāk? Un tad sanāk šie tie 4 karavīri, viņi brauca tik ātri, kā Ukrainas puse nepaspēja norēģēt ar atbildes uguni, un viņiem ātri izdevās izlausties starp to pelēko zonu starp divām pozīcijām. Viņiem izdevās aizbraukt līdz Ukraiņu pozīcijai, ieņemt to pozīciju un, diemžēl, noturēt to pozīciju. Tāpēc arī tika atzīmēts, ka viņi ir pavirzījušies uz priekšu šeit. Un tad sanāk tā, cik tas varbūt nebūtu, man īpaši gudri neizklausītos un neizskatītos no paša sākuma, bet šī gadījumā tas pārsteiguma moments nostrādāja un, diemžēl, viņi pārsteidza Ukraiņu karavīrus un tad pavirzījās vienu soli uz priekšu virzienā uz Vijimku. Situācija pie Bielogorivkas arī nav īpaši pozitīva, un mēs vēl joprojām turpinās kaujas šeit, bet tas, kas man visvairāk nepatīk, ir šis te sektors, un atceraties, vakar Krievijas armijai izdevās uzlīst virsū daļai no Terikona, un tas, ko mēs, protams, redzam tagad, to mēs sagaidījām, ka Krievijas puse mēģina izvērst savu kontroli pār Terikonu visos virzienos, kas ir saprotami. Kas nav saprotami, ir tas, ka es neredzu šeit Ukraiņu armijas pretuzbrukumus. Un tas var liecināt par vienu tādu, protams, pirmā doma ir tāda, ka Ukraiņiem vienkārši šeit vairāk nav tik daudz rezervju, lai viņi varētu atbildēt ar pretuzbrukumiem pat tik svarīgam objektam šajā virzienā kā Terikons. Jo ir skaidrs, ka ja Ukrainas puse nenotur Terikonu, tad Bielogorivka ir kritusi. Noturēt Bielogorivku, nenoturot Terikonu, praktiski nav iespējams. Tas ir tāpat, kā tas notika pirms tam arī Avdijivkas virzienā. Virzamies tālāk, Limana. Šeit iepriekšējā dienā nekas nav būtisks noticis, bet brīvdienās šeit risinājās smagas kaujas, un tās kaujas bija šādas. Tad atceraties, nepastāstīju par to, kas notika brīvdienās. Tad, tas ir par brīvdienas kaujām. Tad šeit bija informācija par to, ka Krievijas armijai iespējams izdevās ielausties Ķernī. Neizdevās. Tā ziņa bija tā, kā viesuļvētra izskrēja pa vairākiem kanāliem, vairāki analītiķi to lietu atzīmē kā tādu, bet pēc tam izrādījās, ka tā bija vienkārši informatīvais fake iemetums, un tad tas nekas tāds nenotika. Bet kas šeit notika? Šeit notika Krievijas armijas uzbrukums, pagalām neveiksmīgs. Šajā uzbrukumā viņi zaudēja 31 kaujas mašīnu, tankus un kaujas mašīnas un bruņu transportierus, un daļu no tām Ukrainas armijai pat izdevās evakuēt, vai aizvilkt ar evakuācijas mašīnām, vai vienkārši iedarbināt mazliet bojātos tankus un kaujas mašīnas un aizvest tos atpakaļ. Un patiesībā tas, kas notika šās kaujas, bija piekdienas vakarā sestdienā, un tad nākošajā dienā mēs redzējām, ka Ukrainas armija gāja pretuzbrukumā, un viņiem izdevās atgūt aptuveni šādu teritoriju Ķerni virzienam. Tādā veidā, protams, uzlabot savas pozīcijas pie Ķerni un Jimpolivkas. Kupianskas virziens šeit ir arī vien klusums, tad visas kaujas mums tagad principā notiek centrā, Daņetskas un Zaporožjas virzienā. Jā, atkal piedodiet viens garš raidījums, bet noteikti gribēs pastāstīt jums gan par dronu uzbrukuma rezultātiem Krievijas lidlaukiem, gan arī par jauno tanku bruņurupuci, kurš vairāk nav tanks un bruņurupucis, tas ir vienkārši dzels metāla gabals, kuru tad Ukrainas armijai izdevās ļoti veiksmīgi nomedīt un iznīcināt. Cerēsim, ka tas viņiem arī
tāda paša darbības izdosies arī turpmāk. Bet par to, kas notika šodien, noteikti jums pastāstīšu rīt. Paldies par jūsu uzmanību un līdz rītam!